Tātad sākumā rodas vienkārši atslēdziņi bez robiņiem. Nākamais posms ir atslēgai tiek piešķirts šis kods, atslēga tiek izvīlēta. Vēlāk atslēgai tiek būvēts apkārt cilindrs, kurš tiek izstrādāts principā apbūvēts apkārt atslēgai. To procesu var redzēt šeit. Tātad atslēgas cilindrs sastāv no segmentiem, kuri tiek ielikt iekšā, un viņi tiek likti uz mazām atspērītēm. Un atspērīte atspiedīs segmentu. Tātad viņš viss tiek iemontēts iekšā. Šeit var redzēt segmentiņu apakšu, viņi tiek iemontēti iekšā, un viss liekais novīlēts nost. Un brīdī, kad jūs iebāžat cilindrā iekšā savu atslēgu, viņi nostājas nulles, pilnīgi taisni nulles tādā posmā, un tajā brīdī jūs varat grozīt atslēgu. Tad, kad cilindrs ir gatavs, viņš tiks iemontēts vēlāk tātad slēdzenē. Tātad visa pamatā ir dzimusi atslēga.